Sveiki! Šodien visu dienu turējās kaut kādi 13 grādi mīnusā, bet visu janvāri arī nekas siltāks nebija. Man jau gribētos teikt, ka 2026. gada janvāra vidējā temperatūra pēc manām izjūtām mazāk par mīnus 10 grādiem nemaz nebija. Un tā, 2026. gada janvāris ir viens no augstākajiem janvāriem pēdējo gadu laikā. Kā raksta Perese, tad 15 apkurs sezonu laikā tas ir viens no augstākajiem laikiem. Līdz ar to arī siltumsūknim nākas strādāt vairāk kā parasti. Un šogad es esmu ievērojis to, ka pateicoties kondensātam, kas veidojas atkausējot āra bloku, zem āra bloka ir ļoti daudz sakrājies ledus. Tik liels ledus kalns man vēl līdz šim nav nevienu reizi izveidojies. Tik ilgi, kamēr man tas siltumsūknis ir. Siltumsūknis man jau ir gandrīz 10 gadus. Ir siltumsūkņi, kuriem ir apsildāma apakšējā daļa paplāte zem paša siltumsūkņa bloka. Manam Daikinam tādas nav, un siltumkabeļa arī nav. Līdz ar to viss ūdens, kas notek, atkausējot āra bloku, viņš notek zem. Un šis ūdens ledus formā ir sakrājies ļoti daudz. Un ņemot vērā, ka laika ziņas rāda, kad arī februāra pirmā puse būs ar salu bagāta, man sāk mākt šaubas, vai šim ledus kalnam būs vēl vietas, un vai šis ledus kalns nesabojās pašu siltumsūkņa ārējo bloku. Un tāpēc šodien, 30. janvārī, no sākuma uzsildīju daudz karstā ūdens, domāju, ar ūdeni mēģināšu visus atkausēt, bet tad sapratu, ka tas būs baigi ilgi, un tāpēc paņēmu lauzni un uzmanīgi mēģināju to ledu, kas ir zem siltumsūkņa, nodauzīt. Ceru, ka jums tāds liels kalns nav izveidojies un mums tāda problēma nevarētu rasties. Vienkārši mana māja nav tik energoefektīva un tāpēc manam siltumsūknim ir jāstrādā vairāk nekā jebkuram citam. Bet, kā jūs redzat šeit video, esmu visu nodauzījis, cik var nodauzīt. Es domāju, ka februārim vieta ūdenim un ledum vēl pietiksies. Līdz ar to tagad no šodienas man laikam vairāk nevajadzētu tā īpaši uztraukties. Tas īstenībā bija viss, ar ko es gribēju ar jums padalīties. Līdz nākamajai reizei. Atā!